Tātad šī brīža plāns manējs ir apzināt visas iekārtas, kas strādā šajā kemperī. Redzu, ka strādā augšā saules paneļā kontrolieris. Kā viņš strādā, to es uzzināšu, bet lampiņa mirkšanās rūts saules panelis strādā. Zinu, ka kaut kas no šī visa paneļa strādā, varbūt kaut kas nestrādā. Spaidīju ūdens sūknīti, klikšķi, bet ūdens... Nu, tagad jautājums ir ūdens iekšā bunkurā vai nē, tāpēc tagad pirmais darbs es attaisīšu vaļā šo nodalījumu, jo tur iekšā ir ūdensbāga. Un man bail ir, ka viņa nav sasalusi, jo vakardien tualetes kaseti izvilka ārā, viņā bija ledus bluķis, un tā es tur viņu pa dārzu kausēju, un tagad viņi man stāv garāžā siltumā atkusīs, un tad es diemžēl dabūšu izmazgāt ārā visu labumiņu, lai gan tas ledus klucis tur izskaties labā stāvoklī. Nu, labā stāvoklī, tīrs. Ja, piemēram, rodās jautājumi, kāpēc kemperim, lai gan šis ir tā kā sandvičs alumīnijas ar putām, tad kāpēc izpūst iekšējās tur latojums un apšūms ir šis iemesls. Tā ir vecā mastika, kas reāli neturās, viņa ir atdalījusies, un kas notiek? To mauc ātrumā, un viss mitrums, kas ir, viņu šiten burtiski triec iekšā. Un tas viss stūris tur mirkst. Viņš jau nekur nepaliek. Un tā rodās arī visi sapuvumi. Tāpēc es domāju, ka ja būs jāņem ārā logi, būs jādabūn ārā visas mastikas, viss, kas ir nu tādā vēja virzienā, sauksim to tā. Arī pieņemsim šitādas visas vietas, braucot ātri pa lietus gāzi, tas tā kā ar kārčeri dzen iekšā visur. Arī, bet pieņemsim, viss ir atdalījies, šo smuki jādabūn ārā un smuki jāizpild ar jaunu, nezinu, kaut vai moldingu līmi, nu, kas ir tiešām zināms, kas turās tā kā logiem, piemēram. Un tas viss arī novērsīs visādas mikrovēja plūsmiņas, visu ko tam līdzīgi. Šeit arī, piemēram, šī ir stikla šķiedra, sandvičs, bet iekšā jau pie sandviča ir kokā latojums, pie kura ir apšūms viss. Un šeit šī līsta ir jāņem nost obligāti, jāsēdina pa jaunas līmes. Logam arī pilnīgi skaidrs iekšā var redzēt, ka mitrums ir gar logu, tātad tur ir viss slikti, nu, no gumijas blīvēm. Es domāju, ka arī šī līste ir uzreiz jāņem nost. Un pa jaunu jāliek virsū, un es domāju, ka es izvēlēšos kaut kādu pelēko moldingu līmi, lai tā neizceļās. Un te jau arī, nu, kā es pieskaros, tā reāla ūdens iztek ārā. Tātad tas viss te ir piedzīts pilns. Šito steplera brīnumu es nesaprotu. Nevar uzreiz tā pateikt, kas tas tāds par jauninājumu. Te ir plaisa, stikla šķiedras plaisas arī remontē savādāk, nevis uzlīmē virsū kaut kādu gabaliņu magaivrens. Nu jā, un tad jāņem ārā šitas loks. Es ļoti ceru, ka es atradīšu kādu kemperi, kas ir uz izjaukšanu, no kura varētu līdzīgi izmēra vai lielāku logu nopirkt un iegriezt iekšā. Vot. Žēl, ka lūciņi ir pazaudēti. Nu jā, un šitien tas pats stāsts. Te ir pilnīgi šķirba, kas lido pret vēju kā ūdens ķērējs un visu dzen iekšā stūrī. Bet nekas traģisks vēl nav noticis. Tikai otrā pusē aizmugurē viens stūrīts ir bojāts. Pārējais viss vēl ir kārtībā. Es domāju, ka jāsadz būs lielo tentu pagaidām virsū. Jā, to pagarinātājs jāieliek mitrumu savācējs lielais iekšā, lai sūc ārā visu mitrumu, kas ir. Pagaidām tāds updatiņš. Šī ir mana pirmā ekskursija zem kempera, cik nu es te varu palīst. Patiesībā metāla daļa ir ļoti labā stāvoklī. Nu tā, ka es te izložņāju, ir pāris vietas, kur zem grubuļa ir vērojama rūsa, un tā kā šiten bišķiņ uzlobījusies maliņa, bet vispār te viss ir tā kā redzams. Varētu būt pat oriģinālā krāsa vēl, nezinu. Bet nu ļoti svaigs.
Tālāk. Nu, var redzēt, kā izskatās rāmis. Viņš ir minimāli aprūsējis. Mums mašīnām laikam Latvijā varētu likt atzīmi rūsa sākuma stadijā, vai es nezinu, kaut kā tā. Bet interesantākā lieta, ko šeit var novērot, ir tā, ka, piemēram, tur augšā ir jābūt ūdensbākai, tīrā ūdens. Tur ir tikai trubas, man nav bākas, izrādās. Ir netīrā ūdensbāka aizmugurē. Tā man ir. Tā kā izskatās, ka tīrā ūdens bāciņa būs smuka jāizveido, jāuzmetina no plasmas, ko es pats daru. Un tā nebūs problēma. Tīrā ūdens bāciņa būs jāuzmetina un jāieliek iekšā salonā. Jā, šeit viss ir īstenībā diezgan čotka, ja godīgi skaidrā latviešu valodā teikt. Gribētos tagad pārliecināties, vai tajā netīrā ūdens bākā iekšā nav netīrais ūdens. Ja ir, tad jāizlaiž ārā. Un apakšā jau baigi vairs nav ko darīt. Jā, nu žēl, ka nav tā vismaz oriģinālā bāka. Tas nozīmē, ka tās trubiņas, kas iet uz apakšu, no augšas vajadzēs viss izsekot un amputēt. Turpinot ekspedīciju pa apakšu, noskaidroju, ka šī netīrā ūdens bāka ir polietilēns, kas man vispār priecē, tātad jebkuru bojājumu es viņai pats varu sametināt. Arī šeit viss kuzovs ir lieliskā stāvoklī. Es, protams, droši vien kaut ko vēl piepūtīšu visādā mastikā, un tika kaut kādu tikšu uz kaut kādu pacēlāju. Kaut kāda elektrokārbiņa. Domājams, ka gaismām. Kur atstoņiks dušai, atskrūvēja, tur viss ir tīrs iekšā. Te ir laikam finiera grīda, kas gan man višķiņ nepatīk. Bet es domāju, ka mēs šo vasaru startēsim kaut kur aizbraukt. Nekādus kapitālos remontus netaisot. Nu, ja nu vienīgi galīgi nebūs kaut kas caurs vai sapūs. Nav jēgas tagad visu vārdīt ārā, tikai faktu pēc ir jāpabraukā, jāsaprot, kā viss darbojās. Bet jā, te viss ir kaut kādi interesanti nolaišanas elementi. Bet tā viss izskatās diezgan labi. Tātad motora telpa. Vēl joprojām viss ir sveiks, viss ir tīrs. Sajūga pusē viss ir sauss, tātad tur ar saļņikiem viss ir kārtībā. Šajā pusē, kā es runāšu CSDD valodā, neveidojot pilienus, sūcas eļļa no motora transmisijas. Kaut kur šeit kaut kas sulo, bet tas ir tikai mitrs. Ņemot vērā, kā es nozāģēju līdz mājām ar viņu, tad tas ir uz apskatu var nomazgāt, noslaucīt un viss. Bet, nu, protams, kaut kad arī tam būs jāuzmet aci. Tagad gandrīz vēl lielākā bēda ir tāda, ka es savā šaurajā garāžā šito būdu nemaz iebraukt nevaru. Līdz ar to savu foršo pacēlājus nevaru izmantot, un man nāksies kaut kādu rampu meklēt kaut kur. Vai arī uzbūvēt rampu, lai varētu tikt klāt visam, kam vajag. Bet, nu, šitan viss izskatās traki svaigi. Nē, vienu vietiņu tomēr būs jāpametina. Bet tā ir tīri kaut kāda kuzova mala. Es nezinu, kas tā pa nolaišanu. Bet tas ir vienīgais, kas ir sapūs. Bleķa mala. Viss pārējais ir pilnīgi svaigs. Par ko man nenormāls prieks. Nu tā kā ļoti liels prieks, cik svaigi viss izskatās. Runājot par ķepļapiem. Kāds forši piestiprinājis Peugeot zīmi. Viņam bija tik ļoti svarīgi tā Peugeot zīme, lai būtu, ka viņš ir gatavs bijis. Viņa pietīt ar sarkanu vādiņu, pielīmēt ar huba buba kožļeni, un varbūt vēl arī piķi un vēl kaut ko. Vot tā. Es domāju, jāsapērkās kožļens un jāpielīmē atpakaļ. Tā es jau paspēju samaloties. Nu, nē, īstenībā vienkārši nezināju, bet ūdens bāka, tīrā ūdens bāka es atradu zem sēdekļa.
izrādās. Tagad jautājums, kas ar zem otru sēdekļu. Šodien saulaina dieniņa, tāpēc gribās apstīties, ko man saules panelis kemperim tur dara. Viņš kaut ko lādē vai nē, jo vispār akumulators tas otrs papildus bija nosēdies. Kaut kāds lampiņas mirgo, kaut kas notiek. Tātad plāns šodien ir sākt ķerties arī nedaudz pie šī kempera projekta, jo ar Hondu cerams es šodien tikšu galā un Honda brauks ārā no garāžas un tad cerēšu kaut ko pabakstīties šeit. Esmu pasūtījis pie viena cilvēka, kurš izgatavo virpo pārējais propānu baloniem, lai propānu balonu varētu uzpildīt no parastās uzpildes stacijas, kur pilda mašīnas. Tas nav baigi legāli. Es varu teikt, tas ir aizliegts, bet šeit iekšā stāv pelēki propānu baloni, kas no Somijas, kas nav Latvijā, un man zaļie baloni atkal nelien tajā vietā iekšā kemperī, tāpēc šobrīd es uzpildīšu tādā veidā abus balonus, un tad šodien darbināšu iekšā visu, kas darbojas uz gāzes. Un skatīšos, vai kaut kas nav izkalts, izžuvis, izdilis, kur kaut kas pūš garām vai kaut kā tā. Un došu šobrīd iespēju arī oriģinālajai tai gāzes krāsnī iekurties, jo doma ir šeit ielikt iekšā mitrumu savācēju, bet viņš nedarbojās līdz konkrētam siltumam telpā. Lai viņš varētu kondensēt, mitrumu ir jābūt siltai telpai, tāpēc vajadzētu iedarbināt. Ja ne gāzes, to oriģinālo peču, tad iedarbināt autonomku, lai šeit uzdzītu kaut kādu siltumu un mitrumu savācējs varētu efektīgi strādāt. Tāpatās arī taisīšu sarakstiņu, sākšu defektēt logus, kas ir ar logiem, kurš ir jātais, kurš nav jātais, kuram ir blīvējums ok, kuram ir jāpārtais. Un šeit jau ir skaidrs kā dienā. Kā šajā dienā, kad tur ir jāatjauno visi blīvējumus, tātad to logu es skrūvēšu ārā, skatīšos, kas notiek ar visu pakojumu, siltinājumu, kas ir sapūvis, kas nav. Šeit ir pilējis ūdens, baigi interesanti, jo es it kā esmu plēvi uzlicis augšā, bet es tā jūtu, ka man jānopērk tents, lai pārvilktu pāri šitai visai priekšējai daļai, lai es varu ņemties ar plūkām un nekas te nesapūst. Pasūtīju autodaļas 24, pagriezienu relēju 18 eiro un man nerāda motoru temperatūru. Es uzreiz pasūtīju piecīt maksā arī temperatūras devējs. Tās ir pirmās divas lietas tehniskās, kuras es pasūtīsies. Varam nedaudz parunāt par cenām. Tātad sākšu vilkt kopā cipariņus, lai būtu skaidrs, cik kas izmaksāja. Šo kemperi Somijā Soms bija pāris gadus atpakaļ pircis par 4000. Ieguldīja viņā, tehniski ieguldīja viņā naudiņu, vizuāli nepieķērās, viņam apnika tas projekts un viņš gribēja tikt vaļā. Viņš bija licis iekšā viņu pa 4, pa 3, beigās pa 2, un es nokaulēju uz 1800, jo nebija nekur rakstīts, ka tas lielais loks ir sasists. Bet, protams, kad es tikai pēc tam uzzināju, cik tie logi maksāja, tā kā teorētiski viņam vajadzēja laist lejā cenu vēl vairāk. Pēc tam, kad mēs bijām vienojušies par summu, viņš bija parādījis, ka viss darbojās, ka kempers ir pilnīgi braucams. Mēs devāmies uz vienu iestādi, kuras mēs devāmies uz tādu kā Somu tehniskās apskates staciju. Saucās Dekra, kur vajadzēja pēc sākotnējā plāna vajadzēja uztaisīt pirkšanas pārdošanas līgumu, jo sākumā plāns bija tāds, ka kemperis paliek uz tā džeka vārda, es ar viņu braucu mājās, man ir pirkšanas pārdošanas līgums, es ar viņu braucu mājās, līdz ar to darbojas gan apskat, gan apdrošināšana. Un tad, kad es atbraucu mājās, tad viņš attālināt noņem no sevis, un es attiecīgi piereģistrēju sevis. Bet tā sieviete, kas strādāja tajā stacijā, teica, ka ja kemperis brauc prom no Somijas uz neatgriešanos, ka tā darīt nevarēs, un vajadzēs tranzīta numurus kārtot. Tranzīta numuri man ir pielikta klāt pie visiem papīriem mājā, bet reāli tās ir sarkanas uzlīmes, tie nav fiziski numuri, tev vienkārši uz ordinālā numuru ir jāuzlīmē virsū tā uzlīme. Tas man izmaksāja 60 eiro.
Un tas, kas Somijas pusē viss, pa 100 ielēju dīzeļdegvielu iekšā. Tas ir no tām izmaksām, protams, nāk klāt prāmis. Prāmis man atpakaļ ceļam izmaksāja 160 eiro, par cik liela izmēra. Tātad 1800 pats kemperis, 60 pārrakstīšana, sotaks degvielā, lai gan es reāli pusbāku tikai nobrauc, un 160 eiro prāmis. Tur, protams, var likt klāt vēl izmaksas, cik mums maksāja. Tur ar mašīnu aizbraukt līdz Somijai, un tur tie 90 eiro un prāmi biļete, un mēs trietā, tā kā 2 pieaugušie un bērns, bet tās izmaksas jau ir katram savas, tikpat labi kāds var aizbraukt ar autobusu un prāmi uz Somiju, un tas izmaksā pavisam cits cipars. Tātad starta atskaita ir 1800 eiro par kemperi, un nāks klāt attiecīgi apmēram atkal 160 eiro pavasarī par piereģistrēšanu, pirmā reģistrācija, un tad liksies klāt vēl izmaksas par apskati, un nodokli droši vien būs jāsamaksā. To visu es darīšu pavasarī, jo pašlaik viņam ir virsū vasaras riepas, un man labas ziemas riepas pirkt negribās, man vajag tikai vasaras riepas, jo es braukšu ar viņu tikai siltajā laikā. Vismaz sākumā es tā domāju. Tā kā tālāk liksies klāt visas izmaksas, jau pieņemsim, ko es tagad pagriezienu relēju, nopirku temperatūras devēju, un attiecīgi mans eksperiments iespējams ar polikarbonātu logam, vai varbūt es atradīšu kaut kur lietotu logu, vai varbūt es pirkšu jaunu logu. Īsāk sakot, tagad sāksies salona defektācija, un pēc tam es skatīšos un pa pozīcijām likšu klāt, cik par ko nāk summiņi klāt. Kā jau es teicu, šī brīža plāniņš nav visu kapitālo remontu taisīt. Šī brīža plāniņš ir nodefektēt, apskatīties, kas strādā, kas nestrādā, kas ir jāmaina, kas ir jāremontē, un attiecīgi uzzināt, cik tas maksā. Ir tāds bišķiņi tā kā beisis, ka es nevaru visu laiku pieķerties šitam projektiņam, jo man ir visu laiku jādara kaut kas cits, tur jāremontē Hondas vai vienalga, un tad vēl pa vidu darbs un jāstrādā, un tad vēl meita tagad saslim. Tā, lūk. Par šiem baloniem es runāju. Tie ir droši vien kaut kāds somu standarts, un viņu vietā nelien zaļie baloni, 25 litrīgi. Tāpēc es vienu no šiem baloniem ņemšu līdzi tagad šodien un pildīšu. Nākamā lieta, ko es jau zinu, kas ir jāremontē, ir jāpaskatās, kāpēc nesilda pečka, kāpēc salona apsilda nestrādā. Jo vairāk es video skatos, jo cilvēki saka, ka salonā strādā autonomā apkura, kas silda salonu, un priekšā strādā priekšējā pečka, un priekšējā nesilda aizmuguri, un aizmuguri īsti nesasilda priekšu. Tāpēc es gribu tik galā saprast, vai lūka kaut kāda neatvarās, vai kur ir problēma, jo darbu uzsildītam dzinējam es skatījos, un tās uz pečku ejošās šļaukas bija karstas, tātad nav iemesla viņai nesildīt. Bet, kad attais vaļā šitās lūciņas, tad tev sejā pūš tik augstu gaisu, precīzi, cik augstu viņš ir ārā. Un tas nekam nedara. Tā kā aiziet projekts. Tagad gan man viens darbiņš jāizdara. Šodien strādā Zaķmuižā šķiroto atkritumu laukums, un tur pa brīvu var nodot kartonu. Man viņš te ir pievākts, pilna mašīna jau. Tāpēc domāšu zaļi, nemetīšu kartonu kopējām izkastē, ja jau reiz mums ir tāda opcija kā šķirojumie konteineri un vēl atkrituma laukums, kas to pieņem pa brīvu. No mēbelēm daudz ļoti. Visādi kartoni paliek pāri, tāpēc sakrāju, piestampāšu pilnu mašīnu un vedīšu nodot. Un tad braucu uzpildīt propānu balonu. Tad ātri jāizbrauc līdz interkāram, kurā man ir pareizais gultnis Hondai pasūtīts, jo man iedeva pilnīgi crazy nepareizu. Tā kā galīgi nepareizu. Man ir pasūtīts pareizais, un tad es attiecīgi varēšu pabeigt šito te projektu. Un gaudo gultnis, bumbiņas viss kantainis. Tas tā ātri, un tad ķeros klāt savam kemperītim. Jūtos nedaudz kā lohs, tāpēc, ka pilnībā nesaprot, kā šitas vērķis darbojas. Viens pats kaut kāds grozām grābslis un viss, neviena vadiņa, nekā kapilērs apakšā. Labi, kaut kāds viens tievs vadiņš te ir, un arī tas nesaprot.
Vienkārši nekādas elektronikas. Kā tad to vērķi iedarbina? Nekā. Ja nu vienīgi no pašas mašīnas apakšas nāk, droši vien, ka viņai izpūtējis savs ar kaut kāds. To šitos laikam skrūvēšu nost un pastīšos, kāds vērķis darbojās. Viena no katra mājokļa mājīguma pazīmēm ir, ka pavards kurās. Mazā pirmā uzvara. Cenšos saprast, kas te ir kas. Šitas, man liekas, ka tas ir leduskapim. Jo, ja tas ir gāzes plītī, tad vispār man šķiet, ka tā ir liesmas kontrola vienīgais puļķīts, ka tas nav piezo saucamais. Mēģinu saprast, kas ir kas. Kamēr sapratu, kā tur krāni jāsagroza, lai man te kaut kas darbotos. Un kamēr sapratu, ka viņš ir jātur nospiests. Un tā. Domāju, ka šitas ir leduskapim. Bet te baigi nekas nenotiek. Te nu bija darbojās leduskapis. Mošku viņš nemaz nedarbojās. Pečku esmu izravējis. Tā arī neesmu sapratis, kā viņi darbojās, bet to es plānoju saprast tuvākajā laikā. Es domāju, ka jāiet vien būs pēc miskast maisiem kārtīgiem un jāsāk šitien vākt visu ārā, visu lieko, kas traucē. Un baigi ātri, vispār no šitās gāzes plītas baigi ātri tāds siltums te ienāk. Būtu forši autonomu, kurēt iedarbināt, bet man kaut ko tas otrs aķis niķojās un tikko ieslēdz autonomu, ka tā strāvas līmenis krāsa nokrīt. Un šitādā tempā krīt aķī līmenis. Tā liekas, kad aķīti man iesmērēja. To salonu aķi droši vien iedeva kaut kādu dohļaku. Jā, nu come on. Tā tam nevajadzētu būt, un kamēr viņš ietekšķēsies, tamēr šitien jau būs 10 grādi un izmetīsies erors, kā nepietiekams spriegums. Vispār man ir doma, man tā liekas jābeidz čakarēties un jāpieslēdz pie 220. Neesmu vēl joprojām pieslēdz, jo man nav tas apaļais štekers speciālais priekš kemperiem, bet es taču esmu es. Kaut ko izdomāšu. Aizgāja man te lādēšana un beidzot normāli. Tagad lādētājs turā akumulātori. Bet man autonomka nepaliks tur, kur viņi pašlaik ir. Vispār es domāju, ka autonomku vajadzēs likt iekšā te, iekārtot ar gaisa pieplūdu uzreiz no āras. Jā, gaisa pieplūdu no āras, izpūtēs uzreiz ārā un viss. Šeit viņai noteikti nav labākā vieta. Tātad pastāstīšu, kā šitā krāsniņa darbojās. Ko es atklāju. Tātad šeit bija uztaisīta ļipjoškiņa. Šitien te, kur man skrūvgrieznīts palika. Skrūvgrieznīt. Kārtējā skrūvgrieznīt pazaudēja. Labi, eju meklēt. Tātad, iespējams, ka es šai krāsniņai tomēr došu otru iespēju, jo ko es atklāju? Viņi stāv vertikāli šādi. Te ir kastīte, kurā iekšā ir 2 pirkstiņu baterijas. Nu, es nezinu, viņas bija pilnas vai tukšas. Es viņas nomainīju. Tad šai te kastītei vadi nebija šādi. Viens bija šāds. Otrs bija kaut kāds super nosūbējis tāds. Nesaprotam, šitā uzsprausts, ka roču viens vads bija brīvs. Nu, es tagad paņēmu uzliku šito te pataisno. Likvidēju šo te vadiņu. Domāju, nu, ka tā tam vajadzētu būt, bet nekā nav ne pogas, nekā. Es domāju, kā tas strādā. Un tad es pagriezu vaļā krāniņu. Kad pagriežu vaļā krāniņu, sāk strādāt piezo.
šitien te. Nu, te pašlaik kontaktiņš nav, tāpēc man nācās uzspiest. Sanāk, kad viņš no 2 pirkstiņu baterijām, tā teikt, piepīpē krāsni. Labi, es tagad salikšu tā, kā bija ar to vadiņu, jo savādāk te kaut kas nesanāk. Traucē. Šits vadiņš arī ritīgi zaļš sasūbējis. Protams, tas viss ir jāsataisa cilvēcīgi būs. Un šitā mazā tukalīte, tai pečkai aizmugurē spraužās virsū uz kontaktiem. Šitien. Viņi krīt nost uz laiku. Bet, es saku, tas viss ir sataisāms. Tātad viņš stāv šādi, tā kā tajā panelī ir caurums, šitas te ir ārpusē. Tagad aizskrūvēšu krānu ciet. Īstenībā, savā ziņā šitā ir superīgā pečka tādā ziņā, ka viņai nulle elektrību vajag, vienīgi tās 2 pirkstiņu baterijas. Un savienojam šitos vadiņus, kas bija pamukuši. Droši vien no manas trakās braukšanas mājās. Tad sanāk, ka viss, kas ir, tas ir viņai ir pievadīta gāze, vairāk nekā nav. 2 pirkstiņu baterijas viss. Un tajā brīdī, kad atskrūvē vaļā krānu, automātiski aiziet piezo. Dzirksteli, kas sit. Un tad droši vien ir tā, ka šitajā stikliņā iekšā tu ieraugi liesmu. Tikko to aizskrūvē krāniņu ciet, tā piezo vairs nestrādā. Un šitas ir kapilārs, kurš, interesanti, kā viņš regulē temperatūru. Viņš aiztaisa ciet gāzi vai virina kaut kādu krānu, vai interesanti, kāds notiek. Nu ko, esmu nopucējis viņu, cik varēju. Visu pārbaudījis, pārskrūvējis, lai viss strādā. Un vienošu viņu atpakaļ. Un, ja man viņi strādās un viss būs forši, tad iespējams es vēl atjaunošu kaut kādu vizuālo. Pieņemsim šito visu, tad jānotīra, ir jāiztaisno, kas viņam ir saliekts. Ja viņš tāds paspārdīts tur izskatījās. Iesim vienot viņu atpakaļ klāt. Nu ko, lai viss būtu korekti, ieliksim jaunas bačas, jo šitās izņēma man no lāzera ārā. Ielikšu jaunas. Tā. Tagad bačas liekam atpakaļ iekšā. Šo te pagaidām atstāšu nepielikt. Tā, par spēli ar propānu es baigi nefanoju, jo es zinu, cik viņš ir sprādzienu bīstams. Bet uguntiņi ir. Ļoti skaisti redzam uguntiņu. Tagad man joprojām ir jautājums. Ok, labi, tā ir izplūde. Tas ir karstums. Karstumu pūš apkārt pa telpu. Viņa ātri paliek karsta. Bet rodās jautājums, tas karstums tā kā pats pēc vilknes iet, vai viņu bija jādzen kādam ventilatoram. Pagaidām nodzēsīsim šito diseni. Princips ir tāds pats, kā gāzes plītī ar liesmas kontroli. Kā man visu laiku var lipt klāt skrūvīts, perinoskai. Princips tāds pats palaist. Var atverot un nospiežot. Un ja neiekurās, tad palaižot atpakaļ nekas nekursēs. Īsāk sakot, šito te attaisa vaļā, sāk tikšķēt palaišanu, piezo, nospied, sāk laist gāzi. Ja atlaižot vaļā viņa nav iekūrusies, tad gāze aiztaisās ciet atkal. Bet, jā, siltums no viņas ir uzreiz. Tātad, tūlītās pamēģināšu iekurt vēlreiz. Dīzeļdegvielas autonomu, kas tagad izslēdzu ārā. Un šeit palaidīšu vēlreiz. Ja atgriežot vaļā tik, viss uzreiz aiziet, uguntiņa kurās, tad es, principā, jau būšu baigi apmierināts. Un es domāju, ar šo te krāsnes karstumu, ja vēl var ielikt iekšā
piemēram, ventilātoru kaut kur caurulē, tad vispār būtu super duper. Reāli. Es esmu muļķis, es sajaucu apsildes trubu ar izplūdes trubu. Uz jumta augšā ir skurstenis iebūvētai propāna pečkai. Jo rekur šitas te izpūtais ir tas, kas rekur resnā truba. Apakšā aiziet uz turienu, pagriežos uz augšu. Un viņi jau iziet taisni augšā ārā. Tā kā es pieņemu, kad ir ļoti svarīgi, lai viņa būtu vesela, nebūtu nekāda bojājuma viņai. Pašlaik tas, kas tur ir, tas ir ārējais apvalks diezgan sadrupis. Es pamērīšu, kas tur pa karstumu no viņa nāk. Jo izskatās, ka viņi ir speciāli dubultā. Tā kā visticamāk, ka viņai jaunu skursteni vajadzēs. Un es kur vispār štādu trubu var dabūt. Bet nu es viņu iekurināšu šoreiz, pastīšos, kā siltums nav. Nu ko, palaišanas process demonstrēju. Pagriežam vaļā, ieslēdzās aizdedze un uzspiežam. Turam, palaižam vaļā un liesmiņa kurās. Virs liesmiņas tur ir redzams tas sarkanais. Ir tas drošības deglis. Virs liesmiņas tas drošības deglītis ir tā kā jebkurai jaunai gāzes plītī liesmas kontroli. Ja viņš ir sakarsis, tad viss ir kārtībā, liesma ir. Ja viņš nav sakarsis, visticamāk tas ir kapilārs, kas aiztais cieto gāzes pademi. Tātad kurināšanas intensitāte regulē vienkārši ar grozām grābsli, karstāk, augstāk, attiecīgi mazāk gāzes padeve vai lielāka. Un tas arī viss. Un tā viņa tev klusi kurās, un es domāju, viņa neko baigi netērē no propāna. Tev ir iekšā silts, un tev ir praktiski 0 elektrība tam vajadzīga. Tā kā gāzes apkuri laikam atstāt ter. Protams, es nezinu, cik daudz viņa būs vajadzīga, pieņemsim, cik daudz vasarā tev liksies, ka šeit ir baigi tur vēss vai kā. No otras puses, zinot Latvijas vasaras, tad, kad uz Līgovu var uzsniegt arī sniegs, tad šitā tu ieslēdz iekšā un tev ir pilnīgs komfortiņš. Tu vari čilot ar bērniem, spēlēt kārtas un būt komfortā. Uztaisīt vakariņas, pastīties kaut ko pa teļuku un iet gulēt un no rīta celties un vēl joprojām tu esi pie dabas un pilnīgi autonoms. Nākamais solis visticamāk ir rokos iekšā pie boilera un saprotu, kāpēc viņš tikšķi, bet neiekurās, vai viņš neiekurās tāpēc, ka viņš zina, ka viņā nav ūdens, vai arī viņš neiekurās citiem iemeslu pēc. Un tāpat man gribētos arī tikt līdz leduskapim, jo leduskapim arī kaut kas tikšķi, bet rezultāta nav. Nu, kādu brīdi viņa ir pakurējusies un var pašaut uz viņas ar termometru. Viņa ir diezgan karsta un aizsargu viņai vajag. Nu, tā kā arī dekoratīvo to redalīti. Bet, nu, karstums viņā ir labs. Es domāju, ka viņai nav, nu, tā kā pilnīgi nekāda problēma piesildīt štādu kemprīti. Izplūdes truba, tur, kur viņai apvalks vēl kaut cik ir. Īstenībā viņa diezgan spīdīga. Nomainīsim uz atstarojošu. 70, 60. Īstenībā no izplūdes viņai nekas traks nenāk ārā. Vismaz pagaidām. Es pieņemu, ka tas varētu būt arī saistīts ar to, kad viņa vēl nav izkarsusi visa. Bet ja šeit nāktu ārā kaut kas līdzīgs kā dīzelinē, tur kaut kāda 80 grādi maks, tas būtu baigi labi. Pastīšos, ko dara skurstenis. Nu, tā arī ir īstenībā siltumiņš skapī iekšā tāds nevājš. Skurstenis arī ties paši 60. Uz leju paliek vairāk. Tur, kur tā dubultais apvalks, tur viņš ir, 35 grādi, tas nekas nav. Bet te, kur ir bojāts apvalks, 42 grādi.
50 grādi. 59 grādi. Tas vienkārši nozīmē to, kad jādomā ir, vai nu to siltumu no skāpja arī kaut kā ir jādabūna ārā, jāventilē, vai arī jāsataisa rītīga siltumizolācija tam skurstenim. Jo savādāk te jau skapim nāk iekšā grīdiņa, un tad tajā mazajā telpā apakšā tur rītīgi akumulētos viss tas karstums, un tas arī nav man šķiet tā kā baigi veselīgi. Turklāt tur ir arī elektronika iekšā, tas strāvs pārveidotājs no 220 uz 12. Tā kā pie šitā vajadzēs nedaudz piedurties, tā teikt, bet sanāk lieta numur 2 izdarīta. Pirmais es palaidu gāzes plītu, otrais es esmu palaidis gāzes apkuri. Trešais ir boilers vai leduskapis. Kādā secībā redzēs, to jau redzēs. Vispār arvien vairāk un vairāk pat sēžu un domāju, cik tomēr tā oriģinālā, ko es sākumā teicu, super vecā dinozauru apkuras krāsniņa, cik tomēr viņa ir pārdomāta un efektīva. Pirmām kārtām ārā ir, man šķiet, ka tagad jau ap 0 grādi līst lietus ar sniegu kaut kas tam līdzīgs. Man ir viens loks izņemts ārā, viņa vietā ir plēve. Ir vēl, man lūka stāv grieztos vaļā, lai mitrumu laistu ārā, un attiecīgi no viņas arī brīžiem iepūš vēju. Te ir silti, viņa kurās praktiski uz, tur ceturdaļu jaudas, te ir reāli silti. Tā, ka, ja vajadzētu, te varētu nakti pārlaist. Wow! Un tas viss bez elektrības. Tas, ka man pašlaik gaisma, tad degas vienkārši uz pagarinātāju pieslēdzis. Bet reāli te varētu būt pašlaik sveču gaismā un viņi pat bez skaņas kurās, atšķirībā no autonomas, kurai tas sūknis kā minimums sākumā, tās dīzeļa autonomikas, tad šī kurās bez skaņas. Vienkārši wow! Un sākumā man bija tāda vēlmiņu demontēt un izmest ārā, tad tagad es domāju, ka tā ir labākā pečka šajā aprīkojumā, un tai autonomikai nav vietas, jo viņi no turienes tāpat ir jāpārvieto. Viņi ir ielikta kastē, kur bija ērti izmaukt cauri izpūtēji grīdē, bet viņi atrodas kastē, kurā viņai nav uztaisīta gaisa pieplūda, tad tur vajadzētu bambīt caurumu ārsienā, jo no lejas jau neņemtu gaisu viņai. Viņai nav risinājumu vēl, kā viņi sajūgt kopā ar visu apkuras cauruļu sistēmu. Viņa nespēja tā uzsildīt tik efektīgi tādu stabilu siltumu. Šī krāsna savukārt ar visu, viņai ir demontēts kaut kāds ventilators, jo viņai jau nav pašlaik, kas varētu pūst apkārt pa tām trubām, kur ir autonomika pievienot. Šī krāsniņa pašlaik vienkārši ar savu izstaroto siltumu ir uzsildījusi kemperi, ņemot vērā visus laikapstākļus ārā, tā kā vasarā ar viņu vispār būtu pilnīgi pietiekami. Man šķiet, ka vajadzētu restaurēt visu to sistēmu. Ielikt kaut kādu ventilatoru sadalīti. Vienu ventilatoriņu, kas velk no tās kārbas ārā tai krāsniņai un smuki pūš pa visām trubām apkārt. Un tas varētu būt vienīgais elektrības patērētājs, kurš tur, es nezinu, varētu būt 5 vati ventilatori, viņam arī varētu būt. Un pilnīgi pietikt. Wow! Un viņš var arī nestrādāt, un viņi tāpat silda visu. Pamats aizdomāties, ka ne viss vecais ir tik sliktāks. Šoreiz gan viss. Čau līdz nākamajam video.